Visi labie, sliktie cilvēki, kas klausās un neklausās. Mēs esam atkal tiešajā ēterā. Studijā esam Mārtiņš. Apspriedīsim šīs nedēļas aktualitātes, kas notika pa pagājušā nedēļa. Arī nelielas bijušās aktualitātes, ko mēs neuzspējām apspriest. Jā. Tā mēs to Pagājušā nedēļa iesākās ar ziņu, ka Japānā ir bišķiņ finanšu krīze. Viņi 30 gadus, es ļoti trivializēju, jums nestāstīšu, baigi gari, sarežģīti. Tātad viņiem bija procentu likmes Japāņu jēnai, viņi pacēla uz 3,6, 3,8, un 30 gadus amerikāņu investori aizņēmās Japāņu lēto naudu, pārsiet uz dolāriem un ieguldīja ASV fondu biržās tur Nasdaq un S&P 500. Un tā kā pirmdien tur tā naktī parādījās informācija, tad visu nedēļu līdz pēkdienai akciju tirgus un arī kripto tirgus gāja uz leju. Un bija diezgan liela zaudējuma. Nepateikšu, cik miljardi tika izgāja. Viņi pirmo reizi paaugstināja, jau otro reizi to procentu. Man liekas, ka tas bija tagad kaut kā tur tā negaidīt, ja viņiem ir ļoti liela problēma. Japāņiem, piemēram, Latvijai tagad Kulbergs, apvienotais saraksts, tur Šlesers kaut ko runā, ka vajag vienotību tērē naudu, audzē valsts parādu, bet mums tas parāds ir tikai 50%, progresīvi saka, var vēl iet uz tiem mārstīgas kritērijas 60%. Mums jau rezervi ir, mums ir tagad grūti, Covid bija, Ukrainas karš, tur enerģētikas krīze, jāgrož nauda. Tūlīt mērs arī būs, jā. Okay. Jāgrož nauda ir, un mēs nevaram tik daudz sarežot savu naudu. Tāpēc esam minus. Progresīvi nekad neko nav varējuši saražot. Bet Japāņiem ir 260% ārējais parāds no IKP. Un cik tas ir skaitos? Tas ir triljoni, es nepateikšu. Triljoni? Tagad nav cipari. Okay. Nav man tabuliņa. Es no galvas runāšu, jā. Nu, un tas izraisīja akciju tirgus tādu kritumu. Trumps sola no nākamā gada, man liekas, februāris. 2000 pabalsts, pabalsts kaut kādu vienreiz, viņiem nesaucās pabalsts, Latvijai pabalsts, tā kā. Latvijā, paychecks. $2000 visiem, kas nav bagāti. Tātad nabagiem un middle class būs $2000. Tas ir mēnesī vai gadā? Tas ir vienreizējs maksājums kaut kā. Mūžā? Nu, ne mūžā. Man liekas, arī Baidena laikā bija, tā kā bija Covid, bija kaut kā. Prezidentūras laikā. Prezidentūra, jā. No, ko vajag nopirkt vēlētājs? Jo Trumpam reitingi sūdīgi. Vienīgais Trumps jau situācija ļoti samilzusi. Vienīgais Trumps jau uz 3. termiņu neiet. Tas tāds. Viņu mazs sīkums. Jā. Nu, tad pārslēdzamies, par Trumpu ļoti daudz jaunumi. Tad citu, es nezinu, kā es neesmu skaties, kas Latvijas medijos, jo piekdienā ziņā Es Krievijas medijas skaties, tos var pasāstīt arī par Trumpu. Ko tu gribēji pateikt par Trumpu? Par Trumpu, ka tiem Epsteina faili laikam tomēr tikšot nākt ārā, vai nu viņi apgraizīti būs, kā baznīcās mēs teikt apgraizīti, vai nu viņi nāks neapgraizīt, tas vēl īsti nav zināms, bet viņi būs. Un, bet tu zini, kas ir tais Epsteina failos? Es neesmu lasījis, es nezinu. Es tur neesmu. Ne, tur ir publiski pieejamā daļa, viņa jau ir, un tad ir konferenciāli. Tāpēc, ka tur ir vēl arī liecinieku liecības. Ko es gribēju pateikt par tās, kas ir palikušas dzīves? Tas uzņem Zorovu, ka tur noteikti, ka tur būs, ja tur būs Trumps, tad tur būs tas, ka ar Billu Clintonu viņš ir sūcies tajā Epsteina salā. Ok, es domāju, tu to mākslīgo intelektu bildi redzēji, ja? Nē, Vai tu domā, ka viņi autentiski? Nē, tas ir metaforiski, ka viņi ir abi sūkušies caur kaut kādu meiteni. Nē, tur sanāk bišķiņ savādāk. Viņš tos failus publiskos, tāpēc, ka viņš var demokrātiem iesist, jo izrādās, ka Epsteins bija arī demokrātu ilgstošs donors un sponsors, un viņš sarakstījies ar 23 un demokrātu kongresmeņi Billu Clintonu laikā, un vēl pēc tam ir regulāri uzturējuši. Un pēc tam arī Hillary nebija prezidenta, bet viņa bija, viņa ietekmīga demokrāta klans Clintonu.
Kandidēja arī vienreiz. Un arī pēc apsūdzībām daļa, kaut kā tiešām tur bija minēts 20-30 demokrāti senātā kongresā esot viņu komunicējuši kaut kādu naudu ņemt, tur ir non-stopā tikušies, bet arī Trumps ir ticies, un tas nav nekāds nostāvums, jo viņš bija finansists, Trumps nekustījušam magnāts, vienam vajag naudu, otrs tur menedžē. Mēs visi drīkstam. Nu, viņiem tos kopīgās baldītes, un tur ķipa. Nu, es klāt nebiju, bet par Trumpu. Žēl. Tad par Trumpu runas klīst, ka viņš bija 87. gadā bija Maskavā, tas gan nav Epstein failos, tas ir kaut kādas KGB failos, ka viņam tur kaut kāda mazgadīga meitene bijis kaut kāds kontakts. Nu, es nedomāju bērnu, kaut 17 gadīgi. Nu, kaut kas tāds, ķipa. Nu, es klāt nestāvēju, man nav ne video materiāli, ne bildes, bet nu tā baumo. Krievijā viņš esot bijis pilnīgi oficiāli un ne tikai VDK failos, bet viņš ļoti gribēja Maskavā celt savu Trump Toweru. Tas jā, un tad viņš to brauc regulāri uz vizītēm, un tad viņam bija tā iesauka Agent Krasnov. KGB Krasnov, jo tas ir vērtīgākais. Krieviem ir nafta, gāze, visā derīgi izrakteņi, bet visvērtīgākais viņu assets šobrīd, nu tāds Aktīvs, operating tā kā KGB aģents, kas ir gatavots 30 gadus, tas ir tas ASV prezidents. Un, principā, ASV valdība ir nohakotas. Tā kā ielaid vīrusu, zini, tev komps ir Windows, un ielaid vīrusu, tu esi vienkārši nohakot, tu kontrolē visu. Ļaunatūru, jā, kas kontrolē visas darbības. Tev ir kā tavs telefons ir, bet viņam ir piekļuva visām tavām, visām tavām smart ID un visām savām paralēm. Un tas, kas tagad notiek Amerikā. Viņš vada to kompi, un tad Ameriku vada Krievi. Bet jāizstāst tas humors, kas notika piekdien, tā šausmīgākā panika, kas atkal sākās. Tas pats, kas bija februārī, tad, kad Trumps neilgi nāca pie varas par Ukrainas jautājumu, kur Zeļenskis izsauc visus Eiropas līderus uz Vašingtonu. Kroči, tas vecais dokuments tika nosūtīts tur. Un tiešām no sirds žēl ir tas Marko Rubio, kas tur aizbraucis šeit, tagad tikties, un viņam visi tie žurnālisti uzklūp. Vienkārši jāsaprot konteksts ir tam visam, kad Trump īsti neinteresē tā Ukraina. Viņi nekad nav interesējis tas Ukrainas jautājums. Viņš to Ukraina spēlēja vienkārši stāstot, ka demokrāti caur Ukrainas kara atmazgā naudu. Un tad citu parādījās informācija, bet pierādījumi nav, tad par 40 miljardiem. Kroč, un bija skandāls, Latvijas mēdījos bija vai ne, bet ir 2 skandāli. Viens bija par Ukrainu, ka tur ir kaut kāda nauda pazudus, tas viņa koproducents, ka viņš filmas taisīja, Zeļenskis. Tas tur nozadzis no Ukrainas Energo. Tā kā mums Latvijas Energo, tā viņa kompānija. Tur ir kaut kāda nauda. Bet tur nav liela nauda, tur kaut kāda $100 miljonu. Tie nav miljardi. Tā nav, tas jau nav. Tas priekš Ukrainas mērogiem nav nekas. Tas laikam, jā, tas vairs nav. Jā, bet kur to informāciju viņi te baigi nekur nepeld, tur baigi jāmeklē. Viņi tur tā kā nebaro mūsu mēdījos. Un otru informāciju neparādās, ka viņi apsūdz Zeļenski Zeļenski personīgi apsūdz. Es nezinu, ko apsūdz. Vai Trumps apsūdz. Nu, pasaka pa priekšu, ko es atbildēju. Bet kad ir 40 miljardi pazuduši no tās militārās palīdzības. Jā, nu tur apsūdzēja, man liekas, par šito te bija Zeļenska sievas kaut kādu tur, toļi radinieci, toļi drušku, par ko Zeļenskis it kā neko nezinot. Nu, es tajā jautājumu neesmu dzirdējis, es tikai... Nē, bet tas bija nosīt medijos, ne jau LTV vai Panorāmā vai Latvijas rādio. Par to mēs jā, un Trumps izmantoja to situāciju un aizsūtīja tagad, iedeva Ukraiņiem ultimātu, vai nu jūs tur kapitulējat. Tas viss izskatījās piediem, bet tur nāca jaunas ziņas, ka tas viss bija tā kā ne jau tā tehniski kļūmīgais, bija vecais fails. Viņi iedeva Ukraiņiem, Ukraiņi viņu ātri publicēja, jo tur nekas nebija mainījies. Tas bija tas Putina, tās viņa prasības Ukrainai. Trumps vienkārši pateica, ka vai nu līdz 29. novembrim piekrīt, vai arī mēs jums pārtraucam visu militāro atbalstu. Pilnīgi, jo viņš jau pateica, ka vairāk neko nefinansēs. Amerika nedos vairs naudu Ukrainai. Sākumā bija tāds, ka Eiropa maksā, tas nozīmē, mēs arī maksājam kaut kāds nodoklis, tie, kas maksā. Tie finansē Ukrainas karu. No mēs pērkām no ieročiem kaut kādas tehnoloģijas, un izrādās, ka tagad jau tas laiks pagājis, ka nav jau tā, ka nekas no tiem amerikāņu tehnoloģijiem nav neaizstājums vai nokopējums. Kaut kas par šo te korupcijas skandālu un Ukrainu izskanēja
tiem, kam ir interesē, tie, kas Latvijas grib kaut ko atrast, Rudolfs Brēmans, pasteikties, viņš ir kaut kāda maza partija Rīgas domē, bet viņš... Jaunatvieši, jā. Jaunatvieši, jā. Bet viņš par šito pastāstīja. Par polīts aparītēm, jā. Bet, viņš ir politologs, mācās doktorantūrā, bijis augsta līmeņa diplomāts, muļķis viņš nav. Jā. Nu jā, es arī paskatījos vienu arī PhD, saka, politoloģija, kāpēc Trumps visu šito dara. Nu, protams, viņš dara savu sautīgi interesi. Ja Brēmans arī praktiķis ir, es teiktu. Tā, viņam ir savas biznesa intereses ir Trumpa familijai. Un jāpiemina šajā sakarā arī ir tie, kas tur tie sarunu vedēji. Viens ir Vitkovs, tas ir tāds etniskais Ņujorkas krieskamiem. Nu, viņš tur ir liels magnāts bijis. Viņš tur El Margo kaut kur Floridā kaut kāds kopīgs tur projekts taisīja. Tas Special Envoy. Un tad ir otrs Special Envoy, kas nāk no Putina puses. Un tas ir interesantāks kadrs. Tas Dmitrijs... Kirils? Dmitrijs, kā viņam? Es nezinu. Ir tāda organizācija... Dmitrijs arī vārds. Taisnība.com. Pirms kāda laika bija publicējusi. Tā ir tāda sazvērstības teorija. Mēs gribam atskaņot šo te... Mēs pareklamēt gribam portālu. Jā, viņiem Twitterī accounts ir taisnības cīnītājs. To es nezinu, bet taisnība.lv vai kom atradīsies būs. Jā, un viņi bija izsnieguši tādu versiju, kad Russian International Development Fund pieder Putinam. Tas ir Putina personīgā nauda, kas iet caur, nu, tur tāds opšķeks Krievijā. Tie, kas atcerās 90, to saprot, kas ir opšķeks. Kopējā kasa, kur oligarki samet savu naudu, un tad viņi pērk pa visu pasauli visādas īpašums un biznesu. Un šis te RDIF tur aktīvi strādā ar arābiem. Tur divas bagātās arābu valsts, kurām var strādāt, kur nav tur gluži tāds musulmanisks tā līdz galam. Katāra, jā. Katāra un Saudārābija. Katāra ir galvaspilsēta, jā? Arābu Emirātiem. Geogrāfija. Katāra, man liekas, ka bija, tā bija valsts pati. Nu, labi, tur trīs valsts. Saudārābija, Katāra un apvienotā UAE. Tas, kas apvienotā Arābu Emirāti, jā. Mēs pēc starptautiskā kodas. Katārai pat ir savus medijas, jā, kas ir... Nu jā, un Krievi tur intensīvs ar to mazgā naudu, un Rīgā tas slavenais investors, kas uztaisīja to Burj Khalifa, jā? Vienu laiku bija... Jau ir gatavs? Sen jau viņš ir gatavs, bet tur problēmas. Kas tas gar to ostu? Tur ko diena? Nē, es runāju par to investoru, kas investē naudu oficiāli tajā Andrejsalā. Tas naudas devējs. Bet tu ir gatavs, ka tā Andrejsalā viss uzbūvēts ir? Nē, uzbūvēts tā Burj Khalifa. Viņš ir slavens ar to, ka viņš tajā... Tā būra tur uzbūvēta ir? Nē, tā augstākā ēka, kas nav Latvijā, tas ir tur tajā vienā no tām arābu zemēm. Nu, to es zinu, to būru, jā. Nu, lūk, un šis te čalīts, kas tur ir ielikts, viņš viņam bija tur Serbijā, tā ir tāda bišķi prokrieviska valsts. Viņš tur vēl tur kaut kur skandalozi tie projekti. Un tas Dmitrijs viņš tāds inteliģents, viņš tāds Putina tā kā personīgais, tā kā šķēlē mums ir Krongorns, tur personīgais finansists, nevis grāmatis, finansists. Mafijas domās tos pēc pirmos nošauja, jo viņi pārāk daudz zina. Bet šajos tautas partijā bija taču vēl finansists Edmunds Krastīņš. Viņš tā nebija tik personisks tam šķēlēm. Viņš tā kā gudrs ļoti. Jā, kaut kāds smadzenes ir, jā, cilvēkiem, jā. Bet viņš ļoti šķēlēm personiskās grāmatvedības tur nekārtoja. Nu, oficiāli es neko nezinu, izstāst, ka nē. Izstāst, ka nē, Nav algot darbu. Kur pazudis tagad viņš ir? Finansists Edmunds Krastīņš. Es zinu, ka konsultācija biznesa, kā jau parasti. Man vajadzētu konsultāciju. Edmund, ja tu mani dzirdi, lūdzu, ierast komentārā. Un... Tad jautājums bija par to Krieviju. Un šķēlam bija kā to sauca? Tas tuvais, kas viņam kā to... Harijs Kronbergs, tas, kas sēdēja. Harijs Kronbergs. Viņš ir izsēdējis, atsēdējis jau savu. Tu nepareiz nosauc uzvārdu. Harijs. Nē, viņš bija aizturēts vienu brīdi. Tur ir vecs 90. gadu video. Bet dzīves taču vēl? Iespējams, jā, nekas nav minēts par to, ka būtu mirs, jā. Nu, arī būtu interesanti tikties, ja tu esi dzīves atsaucies. Tātad pa Andrejsalu tur 3A, bet, front seja, tātad Riga Waterfront, ko es sauc par Jaunkrievijas projektu. Jaunkrievijas projekts Latvijā, tad ir Jaunlatvija, kas ir Fidži salā, jā? Kaut kas tur
Kaut kur tur. Jā, siltajās zemēs. dzirdēts kaut kas ir. Un ir Jaunkrievijas projekts. Viens ir Jūrmala. Jūrmala jau vispār tur drīz aizies vīzi, lai iebraukt. Tur jau tagad vajag vīzi. 2 eiro maksā tagad šobrīd vēl. Var paspēt. Jā. Jā, bet redzam, top Jaunkrievijas projekts. Un tas viss, tur tā taisnība.com, kā nav tur, cits saka, pierādījumi nav, ka tā ir spekulācija, bet ka tas viss notiek pa personīgi Putinā, tad personīgi Putins. Nu, tur ir mākslīgā intelekta saģenerētas bildītes, kā tur tas viss izskatīsies, tā Andrejs ar visiem tiem piestātnēm, visām jaktām un tiltiņiem un debeskrāpiem, arī mazām burām. Varbūt tur Epsteins ar kaut kur figurējas mākslīgs uzģenerēts. Uz failu strāt taisīt. Jā. Un tur parādās, jā, tāda informācija parādījās, kad septembrī pa Braži, ka viņa bija aizbraukusi ķipa neoficiālā vizītē. Šitā nejēga, klausies, ne? Ne, viņa jau uzticīga klanam ir, viņa jau tur ir kompartijas kaut kāda. Viņa nekad vēl nav izstāvīja. Ēlērt izstājās no kompartijas. Pacelsim kādu, domāju. Mums ir zvans tieši veitari. Un tagad nevajag. Tu esi tiešajā ēterā šobrīd. Trāpījusi. Jā. Saki, vai mums ir ārpolitikā speciālisti, kā Braža, piemēram? Vai tu jūti, ka mums ir ārpolitika speciālisti Latvijā? Ministri. Ārpolitikas? Jā. Kas braukt uz Ķīnu, uz Kazahstānu, uz Fidžiju, uz Argentīnu. Kas ir Latvijā? Kaudzu? Kas ir Latvijas politikā? Visticamākais. Klausies, es gribēju tev pajautāt, cikos jūs rīt domājat braukt, jo... Mēs uz Bausku 10. Jā, nu cik nu mēs dabojām informāciju pa Braži, tik mēs dabojām, tad viņa aiztasās uz Arābu Emirātiem slepena, nu ne publiski. Uz to buru, jā. Uz to buru tikties, un tur bija arī tie gan Arābu investori, gan Krievi investori. Es domāju, viņi runāja pa Andrejs savu. Un vienkārši arhitektu formā parādījās informācija, ka tur bišķi kavējās tie būvdarbi, un tas saistīts arī Ukrainas karu, jo Krievi īsti jo tā pa lielām tiek būvēts pa Krievu naudu. Kā tas ir juridiski, legāli uztaisīts, kuri tur ir Latvijā frontmeni, kuri tur starptautiskais menedžers, tas ir sekundārs jautājums, bet kur tā ir Krievu nauda. To saka taisnība.com. Tas ir interesanti. Jautājums, kāpēc mūsu žurnāls neko tādu neroka. Bet, nu, jā, kapitāls ir tiem, kam ir. Nu, tur vietēji oligarhi kontrolē zemi, kādām jāliek piķis iekšā. Piķis ir tie, kam viņš ir. Jā. Krieviem. Nu, Krieviem, jā. Un kurš pa Krievu naudu mums taisa Jaunkrievija. Tur 3000 eiro kvadrātmetrā tie dzīvokļi maksās. Nu, būs mazāks Latvijas ārējais parāds. Jā. Nu, lūk, tas ir tas, kas notiek, un šitais te čalīts šobrīd, kas vada to Russian International Development Fund, laikam, RDIF vai RIFD, viņš netieši piedalās, jo arī Krievijam ir ļoti liels biznesa interesi, un Trumpam ir biznesa interesi, un tas ir arī iemesls, kāpēc Trumps negrib taisīt lielāku militāro konfrontāciju ar Krieviju. Viņš tā kā mēģinājis, kā mēs viņu teikt, Jēzus, kad daudz saka, Trumps ir mūsdienu Jēzus, tāpēc kā Putins, protams. Es to neesmu dzirdējis personiski, bet es šokam no tevis dzirdēju, jā. Jā, tad Trumps ir Jēzus, Trumps kā mūsdienu Jēzus uz Ziemassvētkiem. Un ka uz pateicības dienu. Arī nu, jā, vai nu pats sevi savus vēstīt. Viņš jau tikai neticīgos nogalina un zemcilvēks. Viņš jau normāls cilvēks. Putins? Putins jau nenogalina normāls cilvēks. Viņš jau nogalina tikai otrās klases tos krievus, kas nekvalificē, kas neesot īsti cilvēki. Es neesmu skatījies to problēmu. Droši vien, ka, ja viņš tos bērnu namus spridzina, tad jau droši vien, ka tur tie neticīgi. Nu, gan jau, jā. Nu, tad mēs varam uzskatīt, ka viņš tas mūsdienu Jēzus, abi divi, mums ir vairāk tādi. Un Jēzus taču kādreiz teica, laidiet bērniņus pie manis, jā. Te būs tāda apgrieztā tāda viņa vārda, tāda būtība. Nu jā, bet tur ir vēl arī kaut kāds tas racionālais grāds,
Krievijā ir vairāk kā 1000 kodolgalviņas, man liekas 6000. Kuras tiek iesvietītas? Jā, ne, par kodolgalviņām es vēl nezinu. Nav neviena uzdevusi. Tanki, piedošana. Bet Krievijā ir diezgan nopietnas finansiālas problēmas. Viņi nevar šobrīd atsevišķi Jakutijas reģionā nevar izmaksāt kompensācijas tiem veterāniem, kas jau atgriežas no Ukrainas. Nu, tie sakropļotie, kas nevar karot. Ar vienu kāju. Ar vienu kāju un 2 rokām un bez pīmja. Tie atgriežas, tie nevar samaksāt kompensācijas. Nu, tas, ka bez pīmja, tā ir viņa paša vaina. Tur drīzāk Ukraiņu pusē vairāk tādu gūst. Ukraiņu tie viņi bija gūsti arī Ukraiņiem, tāpēc bez pīmja. Nē, garāks stāsts. Labi, neattīstīsim. Neattīstīsim to tēmu. Viņa būs tuvāko dienu laikā parādīsies, un vienkārši jānomarina tie cilvēki, ka tas Putina plāns nav tā kā galīgais ultimāts. Viņš jau arī Trumps pateicis nākamā dienā, ka nē, nu tas nav gala versija. Jo Trumps vienkārši mēģina izdzīt. Un man tas Marko Rubio, tas meksikāņi, nu tā kā mēs pazīstam arī vienu meksikānu Rīgā, viņš ļoti līdzīgs, ja vizuāli vēl tā matu frizūra, tie pieglauti, nu tie. Jā, viņš veiksmīgi žurnālisti tik galā pastāst. Viņš ļoti veiksmīgi, ja viņam tie žurnālisti uzbruk, vai tiešām jūs tur tās koncesijas prasīsiet Ukraiņiem vēl kaut ko. Uzskaņš jau ne, ka šis ir vienkārši darba dokumenti. Nu, vienkārši viņi palaid. Uzmetums un ka nevajag piepasties. Visi atpišās no viņa. Un ka mēs vēl strādājam. Bet kāds ir detaļas, cik mēs esam tālu tikuši, ja? Jo tur ir tas, saprot, tur Zeļenskis ar Putinu nevar personīgi, katram ir savi envoji. Trumpam savs envojs, Krieviem savs, un tas envojs, pa ko es pieminēju, ja? Tad tas viens no tiem envojiem, bet viņš, man liekas, sarunās nepiedalās, viņš tur kaut kā Maskavā. Tas čalīts ir tas, kas pārvalda to lielo Putina finansu impēriju, un pa Putina naudu tiek atjaunot tā Rīgas termoelektrāla centrāla, kas bija Andrejas salā viena. Tur bija tur sākumā kolhāzes. Tēc, kurš tā? 1, 2 vai 3? Nē, viņš netiek jauns. Nē, nu tur būs Plaza Rīga 2, 3, 4. Tēc, termoelektrāla centrāla, tas ir kaut kas. Tur bija agrāk. Tur bija osta. Tas ir īstenībā jāpiemina interesants fakts par sašķirinātās gāzes terminālu, jo man liekas, ka viņš negāja uz oglēm. Tecam Andrejas salā ir, es nezinu, cik viņš jaudīgs, kādā stāvoklī gāzes vacā. Ko padomu laikā tur bija kaut kāda, ko viņi apkalpojas, nezināšu, man nav tās zināšanas, informācijas bagājuši. Bet, manuprāt, tur jābūt tehniski ir gāzes ievadām, un tur varēja uztaisīt Rīgas ostā sašķirtinātās gāzes terminālu, tur nebūtu nekāda. Bet tā kā to zemi kontrolē ķipa sliktie cilvēki, es nesaku, ka viņi sliktie, viņi tā teikt vienmotība tā teikt. Mēdī saka, tur Šķēle Lembergs, tur Lesers slikti. Nē, mēdī, tā ir kāda mēdī? Vienotības mēdī. Nu, jā, kaut kāda mēdī saka, ka tie sliktie cilvēki. Progresīvās vienotības mēdī. Tie, kas Latvijā bagāti, kroši slikti. Vispār uzņēmēji kā tādi ir suga. Nu, viņi jāiznīdē. Nu, nevajag uzņēmējus, vajag ierēģis. Jā, ierēģi tie ir labi. Jo viņi, kā teica, dod darbu vai rada naudu ierēģi. Nu, tā tur kaut kas tur tāds. Kaut kas tas bija, es nezinu to filozofiju. Tur Evikai jājautā. Viņi kā juristi pateiks. Jā, viņi pateiks, kurš valstī rada naudu, un tie vietie uzņēmēji sliktie. Nu, mēs ironizējam. Un tur nedrīkstēja taisīt to sašķirinātās gāzes terminālu, tāpēc, ka tā zeme pieder oligarhiem. Nu, un tie Krievija saistīti, protams, viņi dīlo Krieviju, tāpēc kā Trumps tagad. Tā kā Trumps dīlo Krieviju, Trumps dīlo Krieviju. Nu, jā. Nu, viņš tur kaut ko nodīlos. It kā Ukraina nebūtu mazgājusi naudu arī caur Krieviju, vai ne? Kāds pārsteigums skatījās? Ne, nu visi, mēs visi maz spīdīts, visi saprot aptuveni to kultūru vidi, bet mēdījos parādās kaut kā 10% no tās informācijas, kas bija Twitterī pagājušajā nedēļā. Un mums vienkārši atlasa kaut kādu informāciju, kas, tev tur parāda, ka skolas spridzināt, tur bija kaut kāda dzīvā māja tagad. Tur bērni gājuši bojāt. Tās es arī redzēju, tur jau 10 reizes redzēju. Es jau, principā, esmu pieredzis pie tā kāda, es vienkārši ejot gulēt, noskatos kaut kādas kara epizodes, jo tas ļoti labi man tas. Tā kā, lai saldāks miedziņš. Tev uz Ukrainu būtu jāaizdos varbūt tās. Vēl, lai būtu vēl saldāks miedziņš vakaros. Jā. Mierīgi, jā. Es jau pieredzu pie tiem skatiem. Jā, bet cilvēkiem vajākiem nevajag, viņi pat vispār nevar tur skatīties, viņi tur parāk emocionāli. Jā, piemēram, Ingrid Spriņģa vispār, viņai trīc rokas un krīt ārā šitā te,
liķera glāzīti, ja, tā kā viņa Bet Inga, ierauga bet es sapratu, televīzijā kaut ko par Ukrainu. Bet Inga Spriņģe, es sapratu, ir kļuvusi par jauno Lienas Šomasu, to Sončiku, kas mums vēl bija Kivšams. Nē, nu viņa kļuvusi par to sociālo tīklu influenceru, kas rāda, ka jāgatavo auzu pārstu putriņu. Ka viņi īsteno lielās politikas. No žurnālistikas un politikas. Nu, viņi ir pārgājusi uz mājainu dažām tēmām. Varbūt tas ir tāds tiltiņš uz kaut ko vēl interesantāku. Mēs redzēsim. Nu, jā, mēs viņam pajautāsim. Diezgan liels fairs, un tad tos tie... Bet, viņa ir Igaunijā šobrīd, jā. Valsts mediji to rāda, nu, ko tas atdzīv rāda? Nu, valsts medijiem ir jārāda. Tas būtu tā kā es tagad dzeru, un tagad aizēju uz to, lai pamīst, tad vienkārši iet līdz kameru, un mēs par to runājam, un tad to rāda. Nu, jā, vai skaņa vismaz es varētu palaist. Nu, ēdienu gatavošana, tur bērnu pamperu mainīšana. Tas ir Spriņģes tagad tāds... Nē, tur viņai bija attārpošana arī. Man kaut kāda. Viņi paņēma. Nē, viņi tur gāja kaut kādā sektā, kaut kādā tīkla veidu mārketingā, kur cilvēkiem bija jāmaksā. Viņi atmaskot gribēja, ja viņi atmaskot. Viņi atmaskot. Viņi atmaskoja, kā cilvēks čakarē. Un par cilvēku čakarēšanu runājot, mums jāpieslēdzas pēdējai tēmai par Trumpa maga tīklu. Trumpa maga tīkls. Boti. Par Trumpu es kaut ko izstāstīt. Tu gribi uzreiz pie naudas uzreiz. Nu labi, ej pa naudu. Okay. Nu jā, tad Trumpa maga jau tur netālu būs. Tātad biju, kad sanāk, pats svētdien biju uz dievkalpojumu Anglikāņu baznīcā no kanceles sievieti. Es tā nepazinu uzreiz, bet, Cerams, lesbietis. Nu, to es nezinu. Partijasko piedarības arī nezinu, un pēc Gata Vanaga, mātes arī, laikam, neizskatījās, vai tēva. Jā, tas ir tas vecais priesteris, jā. Jā, tas nebija, tas nē. Bet, labi, es te izplūstu. Tātad, Anglikāņu baznīca svētdiena, kancele, un es grēcinieks apakšā klausos. Tad, jā. Man patīk, tas mūsdienīgums man aizrāva, jā. Viņi saka, tā Bībelē teikts, ka tiem, kam tās naudišķi nav, tie paliks aizvien labāk. Tie bagātie, tiem taps dots, jā. Viņi tādi aktivisti, viņi tā spēlējas par to. Viņam teica, jā, un tāpat ir noticis arī Amerikā. Tā kā to Trump coin izlaida, cik daudz pakās naudu. Tie, kas ir tie pirmie investori, jā, mēs tā kā inside trader, viņi nelieto tādu vārdu. Kušners un Eriks, jā. Kušners, Eriks, jā. Tiem bagātība aug. Tur jāsās inaugurācijas ceremonijas neformālā daļa, kas tur jā, pie tiem galdiem bet man patīk, ka Anglikāņu baznīcā, arī par šādām tēmām, par finansēm tiek runāts, jā, tas ir. Nu jā, un domājot par to nākamo Trumpa sloganu, es domāju, gribētu tur tā kā America First. Always, jā. Vai Make America Great, tā kā maga, viņas esmu maga. Make America Great Again. Fuck poor people! Make rich people great again. Tas būtu tās. Fuck poor people! Make rich people great again. Tas ir par Trump coinu. Tie, kas nopirka par $70 to coinu, viņš nopirka pēc tam uz 2 vai 8. Viņš uzkāpa nopirka, jā. Nē, viņš uzkāpa 70, tad viņi nopirka tie magas supporteri tie. Un ļoti interesanti par magu šeit nāca informācija. Šajā vakar bija Twitterī ielikts features, kur redz to accountu, kur viņš ir uztaisīts. Un tur bija account uz 1 miljonu followeriem, tur maga influencer, viņš saucās maga influencer. Pēc tam, ka ir tāda maga influencer, tā ir vesela profesija, ka ir šāda profesija, to es uzzināju tikai tad, kad nošāva Čārlī Kirku. Es pirms tam vispār nezināju, kad ir tāds Čārlis Kirks. Es arī nezināju, jā. Nu, redz, mēs aprobežot vienkārši. Mēs esam tā kā vēl aprobežotāk nekā tie cilvēki, kas balso par Donaldu Trumpu tajā Amerikas izienē kaut kādā Viskonsiņas štatā, jā? Inga Spriņģe man nepastāstīja par tādu Trumpu. Nu jā, mēs nezinām, kā tur tas viss veidojās. Un Tomsons arī neko nebija pateicis. Nu jā, bet tātad caur sociālajiem tīkliem, Twitteris vienotām platformām, un tur bija nāca informācija, ka kaut kādi 50% maga influenceru accounti, bet tie ir ārzemēs balstīti. Viņi ļoti inteliģenti. Viedokļu līderi tādi. Viedokļu līderi. To sauc par viedokļu. Tā kā mums Breimans, tur
Mums arī sociāli Ir. Inga Spriņģe, Beāta Jonīte, Jā. kas vēl mums tagad ir aktuālākie? Dainis Ivāns, Reklāmists, politiķis. Eriks Stenzenieks, Stenģa, jā. Ainārs Lesters, live bloggers, Obligāti. ļoti populārs, taksists ne, bet... Arī politologs, viņš teikt. Ainārs Lesters, politologs, Andrejs savs īpašnieks, jā. Tas, kas ir frontmans Jankrievijas projektā. Un coach, es teiktu. Coach, pat treneris, mēs varētu viņu nosaukt pat treneri. Jā. Tu, ko Armands gribēja nogalināt tagad ar ūdens pistoli un tagad sēž psihienē. Dēļ visiem šiem saviem jokiem. Dēļ jokiem pastardēt psihienē, tā ir klasika. Tā jau, tur jāsaprot, ka mēs ļoti tuvu Krievijā esam. Mēs tur arī esam nākuši. Jā, Jankrievijas bosu, gribēja nogalināt. Tas jau nav nekāda joka lieta. Par to var savākt. Mūsu psihiene tā ir ar bagātām tradīcijām no Krievijas, no PSRS. Jā, par tādām lietām publiski jokot nevar. Jā, it kā nevar. Bet, ir seks. Ir seks. Un tad par influenceriem runājot, magi influenceri lielākā daļa tātad ir botu fermas, 50% botu fermas ir akaunti reģistrēti Krievijā. Un tad ir Nigērija nāk, un tad ir Indija. Maga influenceri. Maga influenceri ar ļoti daudz sekotājiem, kas non-stop Slavē, Trump? Pielūdz? Bija viens, es nevaru to pateikt, tāda mēma bija, kur ir tāda ideja tāda, ka Elons Musks maksā naudu neģeriem Nigērijā, lai viņi stāstītu baltiem amerikāņiem par to, kā viņas vidusšķiru un working class apdraud citi neģeri no mazatīstības valstīm, kas mēģina iebraukt Amerikā, nelegāli imigranti. Tad ar balto vīrieti apdraud, jā? Balto vīrieti, tad neģeriem viņš maksā. Neģeri no Nigērijas. Tad Elons Musks, viņš pie tām arī kā white supremacist, kas nāk no... Tas jau ir white supremacist, viņa tās bija tāds kompliments. dimantu raktuvi īpašnieks, jā, kaut kas tāds. Jā? Jā, tāds... Elona Muskam. Kaut kas tāds, jā, tur ir. Ko tad viņš aiztasās uz to Ameriku no dāra? Tad viņš pēpalūs bija dimanti. Viņš Elons Musks ir ļoti veiksmīgs tehnokrāts uzņēmējs. Viņam varētu pamācīties, man liekas, ik viens mūsu dižgari, kas mums te ir publiski pazīstam, viņi nestāv līdzās. Viņu vārds pat nevar nosaukt. Jo tomēr, es nezinu visu viņu biogrāfiju, bet kopumā tas, ko viņš ir izdarījis, bet vārds sakot, tad maksāja neģeriem. Viņš maksāja neģeriem, lai stāstītu, cik bīstami ir neģeri no citām valstīm. Ļoti viltīgi. Ļoti viltīgi. Skauda valdi, jā. Tas es tur izgāsim, viņš tagad to Futures ir noņems nost. Twitters ir viens no ietekmīgākajiem sociālajiem portāliem. Man viņš arī patīk, tāpēc es redzu visu. Jā, mēs redzu arī botus, es diezgan, tur pa Ukrainas jautājumu diezgan konkrēti var redzēt, kas ir pro-krievs, kas ir neitrāli, kas ir pro-ukrainiski. Tur ir visi viedokļi, un man liekas, kad mums te pēc tā 24. februāra ierobežoja kaut kādu informācijas pieejamību. Es domāju, ka nevajag uzstīt, ka visi pieaugušie cilvēki ir pilnīgi debīli. Ka X-am bija piekļuva slēgta? Nē, es domāju tiem krievu medijiem. Tad, lai tas cilvēks skatās to krievu propagandu, viņi tāpatās viņi skatīsies, atradīs ar VPN, atradīs ar internetu. Protams, nav tik mēģinājumi ierobežot kaut kādu viedokļu cirkulāciju. Dažādība, jā, un vienkārši nodarboties ar propagandu tas ir tas pats. Tā ir tā pati Krievija. Ir jāveic kontrapropaganda. Tas ir mans ierosinājums, jā. Prasiet mani, ja bet kontrapropaganda vislabāk tomēr rodās no tā, ka tu paņem tās abas puses, abas marginālos viedokļus un kaut kādu vidusceļu atrod. Ne jau no tā, ka tu ej vienā pavadiņā. Ir dažādi veidi. Es esmu šo jautājumu pētījis. Bet es neizvēršu šobrīd. Jā, labi, tad ar to šodien beidzam. Mēs jau pārāk aizrunājāmies. Novēlējums, ja gribat uzzināt kaut ko jaunu, tātad par, iespējams, ka nākamajā dievkalpojumā Anglikāņu baznīcā jūs dzirdēsiet kaut ko aktuālu, kaut kādu tādu strīdīgu sižetu no Bloomberg. Iespējams. Ir vārds aiziet. Jā,
Visiem maga atbalstītājiem Latvijā iesakām iet uz baznīcu, Uz Anglikāņu baznīcu tieši. arī uz Anglikāņu baznīcu un gūt informāciju, kur investēt naudu. Jā. Kur investēt? Kur ir? Kad jāpērk Trumpcoins, kad viņš maksā $70. Jā. Lai papistisku kapitālu. Varbūt tur Jo visiem jums jānofinansē. Bet Ir jāsaprot, ka tas šampanietis Baltajā namā nav par brīvu, kāds par viņu maksā. Un tie esat jūs. Bet mēs tā kā varētu arī savu Rīgas šampani tur eksportēt, ne uz to Balto namu. Bet tas caur Krieviju. Caur Krieviju tikai, jā? Pasties, kam pieder Amber Group. Un kam pieder tie Balti, jā? Nu, kur viņi izvietot? Jā, Nīderlandē viņi nav. Citu ļoti interesanti nosties vienu raidījumu par 90. gadiem, par Avalat grupas tapšanu. Pēc tam bija runas par to Latvijas balzām privatizāciju. Tas vispār Latvijas balzāms ir tā kā baltā avs. Viņš ir interesanti tēma. Viņš tur tam... Tas, kas Z-torns attīstīja. Viņam tur ilgi gāja, grūti gāja tas projekts. Vienīgais debeskrāps Latvijā. Pēdējais debeskrāps Latvijā. Pēdējais, jā. Vēl bija tur, bet tās rezidents, tās filozofijas. Viss pa Krievu naudu, kroči. Viss pa Krievu naudu, citas naudas Latvijā nav. Latviešiem naudas nav, ir Krievu nauda. Kas ir mums robežas tuvāk? Nē, Lietuvieši. Ne jau Vašingtona. Nē, Vērda tur kaut ko lietuvieši būvēja preses namu. Bet gan jau, ka Leiši arī Igāņi būvēja. Pagaid, tu gribi teikt, ka Leiši, tā kā neko pa Krievu naudu, jā, un Igauņi ar neko. Mēs vienkārši nezinām. Tieši tā, mēs nezinām. Bet, ja mēs nezinām, tas nenozīmē, ka tā nav. Jā, un tad ir viens oligārs, kas ir izraidīts no Krievijas. Viņam tur, man liekas, juridiski, es nezinu, kur viņš dzīvo. Tas, kas Ogrē tur dzīvoja, tā kā pilsonība iedēja. Nē, tas cits. Kā viņam bija vārds? Tas ir banķieris. Tas bija Alfa Banka vadīja. Pjotrs Avens. Strelnieks. Kur ir viņam miljārdi palikuši? Iesaldēti? Viņam, es nezinu, miljārdi. Es domāju, ka Londonā. Tāpēc, ka šķēlēm tur šeit Londonā. Jā, tiesas kaut kādas tur un tā. Kaut kas tur sankcionēts, kaut kas nav. Kaut kas ir Krievijā. Ķipā ir sliktas attiecības ar Putinu, bet no otras puses ir ķipā labas. Tas ir teātris, es domāju, tu nezini. Bet lai tā, ka viņš iegulda kaut kādā mūsējās bezcerīgos projektos, piemēram, Rail Baltica šinī, te kaut kādā... Tu domā, Pjotr Avens iegulda naudu? Lai iegulda. Ko viņi stāvēs tukši? Viņi iesaldēti. Nē, tā ir personīgā nauda, tā jau nav domāta biznesa attīstībai. Tas priekš gleznām un Nē, bet nauda varbūt arī domāta, tā kā Japānas jēna, kurai samazinās vērtību. Ja, piemēram, iegulda tādā Rail Baltica, tad tā nauda garantēti pazūd. Vai, teiksim, mūsu aviokompānijā. Betonā jau paliek. Jā, pie lidostas, bet iestat savu salaspili. Un ne līdz lidostai, bet ceļ jau, jā.